Labs vakars visiem. Man te aizmugurē mans, kā saka, radošais hauss. Un man viena burvīga būtne atveda kerubu. Kerubs ir atvasinājums kakao. Tad, kad es pirms 7-8 gadiem tad uzzināju, ka man bija artrīts, es metos tajās trakajās diētās, izslēdzot praktiski visu no sava raciona, un tā skaitā bija nakteņaugi. Un tad es uzzināju, kad izzinot to informāciju, es uzzināju, ka kakao pupiņa arī ir nakteņaugs. Es domāju, tā, kakao arī nedrīkst, jā. Es pat tad nezināju par cerenolē kakao, kas vispār cits stāsts, jo tas kakao, ko kādreiz es lietoju, vienkārši tas, ko veiklā parasti nopirkt, tas ir arī atvasinājums. Bet vienmēr sakot, kerubs ir atvasinājums kakao, viņš nav nakteņaugs, un viņš patiesībā, kā lai saka, viņam ir ļoti interesanta garša. Šobrīd es pieliku viņu pie fermentiņa. Es taisu mango ar kerubu, tātad šo pulveri. Tikai tāpēc, ka viņš ir atvests, kā saka, svaigs un no ļoti mīļām rociņām. Un es izdomāju, ka es viņu pielikšu klāt fermentiņam. Tā kā skatīsimies, kas būs. Vispār pēdējā laikā man riktīgs bums ir ar kardamonu, ar muskatriekstu, ar kanēli, ar visām tādām garšām. Nezinu, kāpēc man vienkārši ļoti organisms tieši prasa likt klāt šādas garšvielas un pastiprināt. Un atceramies, ka pie fermentiem 10 reizes viss pastiprinās. Ja? Tādēļ cilvēkiem, un es arī ievēroju vēl joprojām, cik mēs esam dažādi. Nav noslēpums, ka šīs baktērijas darbojās uz patogēno vidi. Tas nav parasts dzēriens, jā, un jo negribu izmantot šo vārdu, varbūt augstākas vibrācijas, vai es nezinu, nepatīk man, bet ir cilvēki, kuri, kā saka, pa dzīvi ir pozitīvāki, viņi spēcīgi, viņi tic tam, ko viņi dara, jā, un vai brīnišķīga sieviete, pie manas ciemās brīnišķīga dvēseli, kā sakot, tādu fēniksa enerģiju. Tā bija sieviete, sveiciens tev, tā, kas vinēja loterijā mušmirīti un tos 3 fermentiņus. Tā kā es, kā saka, nebija laiks, un es ceļos uz Eģipti. Tur bija maz laiks, un mēs atlikām, kā saka, tos fermentiņus nodevu tikai pēc 2 nedēļām, bet tur bija cits stāsts, un mēs satikāmies. Un šai sievietei ir jau tvērtne, ne no mums, un viņai jau dzer fermentiņus. Un šī ticība, es jums pastāstīšu, cik liela ticība ir cilvēkam, visam, kam tu piešķir ticību, visi iegūst spēku. Bet es saku, šis dzēriens, tas, kas nāk no šiem cilvēkiem, kuriem ir ticība, pirmkārt pašiem sev. Tad šis dzēriens iegūst pavisam citu vērtību, un šī sieviete saka, es ticu. Un arī šī sievietē nebija rozēm kaisīts ceļš, jā, un ļoti daudz, kas ir pārdzīvots arī tikko reanimācija. Un es saku, es ticu, es zinu, un es ticu, un no viņas nāca tāds spēks tajā mirklī, es zinu, un es ticu, ka enzīme man palīdzēs, ja? Tā kā, protams, ka enzīme jebkurā gadījumā dara to savu darbiņu, ja? Bet tiklīdz kā mēs ticam, ticība, tam ir ļoti liels spēks, ja? Tā kā, jā, ticam un klausām savu organismu. Kā es saku, mēs esam ļoti dažādi. Es pēc Eģiptes arī, mums ar gadu pagāja nedēļa, kamēr enzīme ļoti spēcīgi darīja savu darbu. Mums ļoti ilgi tā nebija bijis. Mēs jau vairāk kā gadu nekur nebijām. Ēdām savu pierasto ēdienu. Jā, ļoti reti kaut kur
kā saka, ēdiet ziņā pa kreisi nošauja. Nu, praktiski gads varbūt vēl, nu, tā. Nu, bet arī ne cukurs, ne gāja. Nu, tas nav, nu, kaut kur varbūt šādi tādi. Es pat nezinu, kāds. Nu, vienmēr sakot, ne tā kā Eģiptē, jo Eģiptē pavisam cits stāsts bija. Un, jā, mēs nedēļu no fermentiem likās, jēziņ, nu kas notiek? Tur izcer 3 glāzītes un ir tas reibonis, bet, nu, fermenti ir spēcīgi. Nu, viņi dara savu darbu, un ja tev kaut kas ir, kā saka, saķerts, bet pēc nedēļas viss atkal normāli. Viss atkal normāli, atkal savus 2 litrus var izcert, jo fermenti jau garšo, fermentus gribās, bet ir jāņem vērā, ka viņiem ir šī enerģija darīt, un, nu, es enerģija arī, bet, nu, savus uzdevumus, un viņš ar šo patogēno vidi cīnās. Un ir atkal cilvēki, kas pie manis atnāk, kuri nekad nav dzēruši fermentu, viņi izdzer 1 glāzi, un brūkuļu ferments vispār. Viņš nekad, viņu patiešām var izdzert 2 litrus, un viņš nekad reibonu neradīs. Viņš ir ļoti neitrāls. Neteikšu no tiem spēcīgākajiem. Un vienkārši tad, kad man ir nedēļas laikā, piemēram, 3 cilvēki, kas nāk un testē šos fermentiņus, visi dažādāki. Ja? Visi dažādāki. Mēs tieši, mums nevajag salīdzināt, vispār nevajag salīdzināt ar kādu citu. Tā vieglāk būs dzīvot, jo mēs esam unikāli un mēs esam tieši tie, kas tiem, kam mums ir jābūt. Un tiklīdz kā mēs salīdzinām sevi ar citiem, rodās vispār diskomforts un iekšējais disbalans, es teiktu. Jā, un tieši tāpat ar fermentiem. Viens noreips no 1 glāzes, un citi pie manis izdzer uz degustāciju 1,5 litru 2 stundās, un ļoti minimāli ir. Jā, tas ir atkarīgs gan enerģētiskajā līmenī, gan to, cik daudz cilvēks tieši ēd šos piena produktus, gaļu. Tas tiešām ietekmē, un tas nav nekāds iegūms. Fermenti dara savu darbu. Jā, bet man ir ļoti liels prieks, ka caur enzīmiem jau 3 gadus, jā, enzīmus atrod tie cilvēki, kas ir, nu, kam nav jāstāsta, kas ir baltmaize, kas ir cukurs, kas ir veselīgs dzīvesveids, jā. Kāpēc veselīgs? Nu, tāpēc, ka katram viņš ir savs, jā. Un tie, kas pie manis nokļūst, un es runāju, nevajag nekuru grimt, nevajag grimt galējībās, nevajag grimt vegānismā, nevajag grimt gaļiešanā un tā tālāk. Vajag just sevi, jā? Vajag just sevi. Tas, ka enzīmi, nu, īsti, es neteiktu, ka viņi neiet kopā, bet, nu, tās nav tās baktērijas. Ir jau tie, kas nokļūst ar enzīmiem, viņi praktiski jau gaļu nē. Tā tas ir, vai ļoti reti, un parasti tiem, kam ļoti garšo gaļa un baltmaizes un kolas, viņi ir atnākuši vienkārši līdzi. Vai nu sievai vīrs, vai sievai tur, vai sievietei draudzene, jā, un tā viņas tā, es neesmu gatavs, es nebūtu gatavs uz visu šo, es neparakstījos, jā, kā tad tā gaļa nēdīs, un kā tad čipšus nēdīs, jā. Čipši arī var būt labi īstenībā. Parātām, īstenībā es esmu čipšu mīlis, tikai jāskatās, lai būtu tīrs sastāvs, salīdz eļļiņu čipši, viss, jā, ne cukurs, ne konservanti, ne citronskābes. Tā kā, jā, nu lūk, tāds, īstenībā par kerubu gribēju runāt, bet bija tāda sajūta, kad gribās jums nodot šo vēstījumu. Jā, es esmu ļoti, ļoti pateicīga, ļoti priecīga, kad man ir iespēja tikties ar jums vēl joprojām, jo fermenti nav tas noteicošais faktors, kā jau es saku, fermenti ir kā tiltiņš, tāpēc, ka mūsu katrs stāsts, mūsu katra vēstījums šai pasaulē, tas ir tas svarīgākais. Jā, un tad, kad jūs man nesat savas lietiņas, tā var būt secīta, tie var būt puķīši, ievādījums, krēmiņš. Jā, jūs nevarat iedomāties, cik daudz tas man nozīmē. Tā kā paldies,
un sūtu jums tikpat zeltainu gaismiņu, kā mana grēvīta šodien, un mango žmihiņš aizmugurē, jā. Tā kā tā.